kāpēc stundas būs ciemiņa klāt. Ko īsti lai es uzvelku? Atvaino, Arči, es negribēju tev pārbiedēt. Nē, nekas, domāju, ka tā ir mamma, viņa man pat zvanīja. Es domāju, ka tā ir viņa. Viņa arī man zvanīja. Lūdzu, lai es atnāku palīgā, jums būšot ciemiņu. Jā, man nāc iekšā. Tu esi gatavs ciemiņam? Nu, jā, es domāju. Ko? Nav labi? Drīkst? Protams. Es nekad nemāku apķerties tā, lai mamma būtu apmierināta. Tā. Kas tie pat ciemiņiem šodien būs? Paskatīsimies, kas mums te ir. Tev pēc kā zilā krāsa, vai ne? Var jābūt. Piestāv. Tā, ņemam šo un vēl šo. Vēl uz mugurē paskatīsimies, kā iznāk. Tev gan gāja. Jā, mamma arī teica, ka jāiet pie frizieriem. Jāiet. Bet es varu griest. Tu māki? Jā, kas tu tur nemāki? Apsēdies te. Piedod, laikam mazliet iedūrās. Nekas. Viss. Gatavs. Var skriet. Aizies uz varas, es varu apsīties spēlī, kā izskatās. Labi, paldies, Zanī. Vienmēr labi. Nu, es netraucēšu. Vai mamma teica, kas tev ir ciemiņiem? Nē, nav nejausmas. Vai viņi tev arī neteica? Teica, ka būšot pārsteigums, bet man diezko nepatīk pārsteigumi. Man arī ne. Labāk, ja man iepriekš sagatavoties, vai ne? Labāk būtu, ja vispār nekas nenotiktu. Vai būtu tā kā katru vakaru. Lai es vakariņas mājās un miers. Bet mamma
kas tas būtu drausmīgi. Jūs taču esat nodzīvojuši šeit visu mūžu. Tagad visu pamest un jaunā vietā? Nē, mamma būtu kaut ko ieminējusies, ja tāda darītu. Un kāpēc te jāiecina? Kādi tu būtu jāiecina ciemiņi? Nu jā, kādēļ? Bet varbūt viņi nolēmusi pārdot šo dzīvokli vai samainīt. Ciemiņi būs tie, kas vēlas dzīvokli apskatīt. Tas ir tiešām galīgi neprātīgi, galīgi muļķīgi. Kāpēc jābrauc prom? Kāpēc? Viss jāmāk. Bet ja mamma tā nolēmusi, tad viņai noteikti svarīgs iemesls. Varbūt viņa ir atradusi jaunu darbu. Bet tu taču vari pateikt, ka tu negribi. Tev ir darbs šeit un nav nekādas vajadzīgas kaut ko vainīt. Bet ja mamma tā nolēmusi, tad neko nevarēs mainīt. Tev liekas, ka viņa varbūt izdomājusi pārvākties uz citu pilsētu? Varbūt uz Liepāju? Nē. Man tur dzīvo viens kursabiedrs. Nē, es nezinu. Es nezinu. Varbūt tu nedomātu viņu uz Ameriku? Ak, Dievs! Tikai ne to. Viņa nolēmusi dzīvokli izīrēt, kamēr jūs abi būsiet Amerikā? Es negribu braukt uz Ameriku. Bet es arī negribu. Tu? Es negribu, ka man būs kaut kādi jauni, nezinām kaimiņi, to es negribu. Ja kaut kādi, trokšņotāji, dzērāji vai pīpāji, saproti? Tā es vienmēr dzirdēju, ka tu spēlē, un tas bija tik jauki. Un es zināju, ka tu esi mājās, un tāda kā miera sajūta. Jo, Haidī, tas mums gan ir stulbi. Ko viņi tur nolēmusi darīt? Uz Ameriku jau brauc tikai tie, kuriem šeit nav darba. Kādēļ viņai jābrauc? Un, ja vajag, man esam palīdzēt, varbūt ar naudu. Tu pasaki viņai, es varu palīdzēt. Halo, mammu? Tu pasaki viņai, ka es varu palīdzēt. Jā, Zanē klāt. Jā, Vīta kaut ko dara. Kad tu būsi? Jā, esmu saģērbies. Jā, labi, es pateikšu, jā. Viņa brauc uz mājām. Vaicājāt, vai viss sagatavots. Kas sagatavots, tu zini? Jā, zinu. Viņa neko nepaskaidroja, par Ameriku neko. Neko neteica. Bet vispār negribējām man runāt. Nē, jau negribu. Viņa vienkārši satrauc. Steidzas mājās, jo vecākie ciemi uztrauc, vai viss sagatavots. Protams, tas sagatavots. Nav taču nekas liels. Pakči. Ko? Bet tu varēsi viņai pateikt? Vai ko pateikt? To, ka tu negribi braukt ne uz kādu Ameriku. Un ja vajag, es varu palīdzēt, lai jums nav tās pārvākšanās un kāstas. Ak tā, jā, labi. Jā, varbūt es pateikšu. Bet, ja mamma tā nolēmusi, diez vai tu kaut ko varēsi mainīt? Bet tu pamēģini tā, galā tas skar arī tavs vietu. Jā, pamēģināšu. Bet varbūt tu viņai to izstāsti. Es tu varētu kaut ko aizmirst vai satutrot. Tev labāk saprast. Labi, es pateikšu. Bet ja viņi kaut ko tev vajadzētu, pasaki, ka mēs ar mierā